Kā noslēguma radošo darbu Rīgas Tradiņu universitātē veikšu vairāku videolekciju sēriju par 3 Vilija Vonkas ekranizācijām, iedziļinoties narratīvajā formā, stilistiskos elementos un to salīdzināšanā ar oriģinālo grāmatu. Roalda Dāla, Čārlīs un šokolādes fabrika. Kas gan labāk atspoguļot dziļu analīzi, ja ne oranži dziedoši vīriņi un bērnu nelaimes? Narratīvs un tā sižeta uzbūve ir viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām filmās, ko šajā video īsi apskatīsim. Apskatot jaunāko adaptāciju, kas iznāca 2023. gadā, Paula Kinga Vonka ietver vairāk sižeta līnijas. Centrālais stāsts koncentrējas uz jaunu, naivu, optimistisku analfabētu Viliju Vonku, kurš ir tēls no oriģinālā darba, un viņa sapņa atvērt šokolādes veikalu. Pārējās sižeta līnijas iedzinās Krabicas kundzes darbniecē Nūdelē un viņas pagātnē, negodīgajā baznīcas priesterī, policista priekšniekā un 3 konkurējošos šokolādes ražotājos, kuri policistu kontrolē šokolādi. Filmā arī bija novērojams Krabicas kundzes un Glīča romantiskā apakšsižeta līnija, un bija arī šie 2 tēli. Galvenais konflikts sastāv no Vilija ambīcijas atvērt savu šokolādes veikalu un savākt naudu, lai atmaksātos Krabicas kundzei, tādējādi palīdzot sev un saviem draugiem. Kulmināciju sasniedzot ar veikalu atvēršanu un tam sekojošo neveiksmi. Sižets turpinās ar Vilija piespiedu aiziešanu no pilsētas, šokolādes ražotāju sabotāžu un Nūdeles iespundēšanu turnī. Atrisinājumā tiek atmaskot konkurentu un viņa viltība, kā arī izveidot sadarbības starp Viliju un Umpa Lumpu. Ar visiem notikumiem rodas daudz cēloņsakarības. Piemēram, Vilijam parādoties pilsētā, tika izglābti viņa draugi no Krabicas kundzes un atmaskoti konkurenti. Tio Vērtāne 2005. gada jeb otrā filma Čārlīs un šokolādes fabrika piedāvā 2 galvenās sižeta līnijas. Čārlija zelta biļetes meklējums un piedzīvojums rūpnīcā un Vilija Vonkas pagātni. Filmu skatītājs iepazīstina nabadzīgo Čārliju, viņa ģimeni un Vilija Vonkas noslēpumaino šokolādes fabriku. Galvenais konflikts ir par zelta biļetes meklējumiem un bērnu uzvedību tūras laikā. Kulminācija koncentrējas uz bērnu nelaimēm un to, ka Čārlīs ir palicis kā pēdējais bērns, kas noraida Vonkas piedāvājumu pārcelties un pārņemt rūpnīcu vienatnē. Atrisinājuma daļā Vilijs izlīgs ar tēvu, nonākot pie laimīgām beigām, Čārlija ģimenes pārcelšanos uz rūpnīcu. Šajā filmā ir daudz cēloņsakarību, piemēram, stingriem Vilija tēvam ierobežojot konfekšu lietošanu. Vilijs vienalga iemīlēja tās un izveidoja rūpnīcu, vai arī Verukas salts izludzināšana, kas beidzās ar iekrišanu miskastē. Kurš varēja zināt, ka apmeklēt šokolādes fabriku ir bīstamāk nekā braukt amerikāņu kalniņos. Turpretī Čārlijam, uzaugot nabadzībā, bet ar ieaudzinātām labām pamatvērtībām ieguva Vilija Vonkas rūpnīcu. 1971. gada filma Vilijs Vonka un šokolādes fabrika, ja pirmā filma, cieši pieturas pie viena stāsta. Čārlija zelta biļetes meklēšana un tūri par šokolādes rūpnīcu. Skatītāji uzreiz iepazīst Čārliju, uzzina par rūpnīcu un seko viņa lēnai cerības izzušanai. Šajā filmā konflikts ir sasaistīts ar zelta biļetes iegūšanu, kā arī slagvortu kukuli, lai nozagtu konfliktu. Kulminācijas centrā ir bērnu nelaimes un Čārlija pārbaudījums ar īpašo konfliktu, pierādot viņa godīgumu. Stāsts noslēdzas, ka Čārlijs manto rūpnīcu. Ir redzamas arī vairākas cēloņsakarības. Čārlijs atrod monētu notekt caurulē un manto šokolādes rūpnīcu. Salīdzinot šīs abas filmas, redzamas atšķirīgas stāstu pieejas. Jaunākā filmas adaptācija Vonka ievieš vairākas sižeta līnijas un atmiņu epizodes, savukārt 2005. gada versijā Čārlija piedzīvojums ir apvienots ar Vilija Vonkas noslēpumaino pagātni. Turpretī 1971. gada klasika koncentrējas uz chronoloģisku lineāru stāstījumu par Čārliju. Stāstījuma ziņā tikai pirmās 2 adaptācijas ir vienādas un atbilst grāmatā aprakstītajam, ar jaunāko ekranizāciju veidojot pilnīgi jaunu stāstu. 2005. un 2023. gada filmās retrospekcija spēlē svarīgu un izšķirošu lomu, bagātinot personāžu pieredzi, motivāciju un vērtības. Otrajā filmā tagadnes notikumi savijas ar Vilija bērnības atmiņām, saspringtajām attiecībām ar tēvu konfekšu dēļ un viņa pirmo tikšanos ar Umpa Lumpām, kā arī pārējo bērnu zelta biļetes meklējumiem. Trešajā filmā parāda šīs atmiņas par Vilija mammu, Nūdeles un citu darbinieku pagātni, kā arī Umpa Lumpas stāsts par nozagto kakao pupiņu. Cēloņu saku attiecības turpina virzīt sižetu, sākot no Čārlija zelta biļetes atrašanas līdz Vilija analfabētismam, veidojot viņu nākotni. Salīdzinot ar grāmatu, precīzākā adaptācija bija 2005. gada filmas versijā, iekļaujot gandrīz identiskus dialogus, notikumus, tēlus un dziesmas. Pirmā filma deva savu īpašo piegaršu, piemēram, ar Čārlija noteikumu neievērošanu un slepeno testu. Turpretī 2005. gada filma deva plašāku ieskatu Vilija Vonka pagātnē un citos notikumos. Turklāt Vonka sakoja pirmās filmas pamatiem ar kostīmiem un oranžām Umpa Lumpām, un grāmatā pieminētiem tēliem slagvortu, fikalgraberi un prognozu. Tomēr pieminot adaptācijas teoriju, pēc Roberta Stana domām adaptētos darbus ir svarīgi uzskatīt par oriģināliem darbiem, kas izveido ko jaunu ar savu skatījumu un piegaršu.
Visās versijās galvenās tēmas ir godīgums, cerība, lojalitāte un ģimene, ar vēstījumiem par nepadošanos, sakot saviem sapņiem, labsirdību un tās ievērošanu, alkatības sakām un labu un sliktu uzvedību.